vēl neatgriezās. Kur Marija varētu būt? Marija! 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 Meklējiet Mariju! Augstākā patvērumā un mīt visvarenā vaļā. Es saku uz to kungu, mans patvērums un mana Dievs. Mans Dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi no mednieku cilpas, no kosta vedris. Viņš tevi sēd zem spārņiem, zem viņa spārņiem tu esi glābts. Vairogs un brunas ir viņa patiesība. Lūdzu, pārlīsiet šodien, un rītdien pārmēsim. Bet ej pie darba, lūdzu. Parunāsim par tām, kas vēl nav gatavas. Ir Gardene, viņas reliģiskajā dzīvē nav vietas dievbībai. Viņas nu gan ir augstas prasības pret dievbību. Māsa Bērnese. Tālāk, Kristīna un Marija. Es nedomāju, ka pēc pagājušās nakts godājumās mātes domas par Mariju būtu mainījušās. Bet es viņai atļāvu atstāt klosteri uz vienu dienu. Es jums stāstīju, māsa Bērnese. Jā. Sofija. Es atradu Mariju. Māsa Sofija, kādas ir jūsu domas par Mariju? Man ir ļoti patīk, bet es nevienmēr tikās par to, ne? Tieši tā, kā es teicu. Apskaties pēc godā izskatās.
vēl vienā grēkā. Es vakar kalnos dziedāju. Bet, Marija, noteikti atļauj dziedāt tikai klostera sienās. Bet es nevarēju nedziedāt. Man bija tur jādzied, un virsotnes sauc man arvien augstāk un augstāk. It kā gribētu man aizrunāt virs mākoņiem. Es nevarēju nedziedāt. Kādu dienu tu dziedāji dārzā pilnā balsī. Mātā bija tāda dziesma. Es piegāju pie loga, un, kad tu man ieraudzīji, tu apklusi. Man ir slikta atmiņa, kādreiz tā gadās. Tā gadās arī man. To dziesmu. Es dziedāju, kad biju bērns. To gan es īsti labi vairs neatceros. Marija saki, tad, kad tu redzēji mūs pāri klostera sienām, tu taču nedomāji, ka visa šī dzīve ir domāta tev. Nē, bet es patiesi lūdzos un cenšos. Tad pasaki, kas ir pats galvenais, ko šeit esi iemācījusies. Izprast Dieva gribu un godprātīgi to pildīt. Pat tad, ja to būtu grūti pieņemt. Pat tad. Marija, vai tās drēbes, ar kurām tu atnāc pie mums, vēl ir gardrobē? Nē. Esmu pārliecināts, ka tas ir radotas nabagiem. Ko domā māte? Kāpēc jūs prasat? Marija, šķiet, Dievam labatiks, ka atstāt. Atstāt! Aiziet no šejienes! Nē, māte, lūdzu, nedariet to! Marija, tikai uz laiku. Nē, lūdzu, nesūtiet man projām, šīs ir manas mājas! Marija, tā ir Dieva griba. Man jāiet. Kādā ģimenē ar 7 bērniem. Tev taču patīk bērni. Viņiem vajadzīga guvernanta līdz 7. 7? Vai tad tu nemīli bērnus? Mīlu, bet ne jau uzreiz visus 7. Labi, es paziņošu kapteinim kontrapam, lai gaida te rīt. Rīt! Nu ja? Viņš ir atvaļināts karaliskās flotes virsnieks. Jauks un drosmīgs cilvēks. Viņa sieva labi pirms pāris gadiem. Esi laimīga, mans bērns. Godājumā māte, es varēšu dziedāt tur ārā? Jā, mans bērns, tu drīksti dziedāt. Paldies, māte! Thank you.
Kāpēc? Pašreiz viņš šeit nav, ser. Piedodiet, ser, es varu pateikt. Labdien, ser, es esmu priecīgi redzēt jūs atkal mājās. Kāpēc aizgāja pēdējā gubernā? Kāds to lai zina? Viņa teica, man tas viss līdz kaklam un aizgāja. Kāpēc? Vai Luīza atkal pastrādāja kā nedarbu? Ielika krupu viņas gultā? Viņa nav to darījusi, ser. Nu labi. Šodien nāks viena cita. Un šī viena cita nedrīkst aizbēgt. Es ceru, jūs paliksiet mājās kādu laiku. Tikai līdz rītam. Telefons zvans, tas bija man? Nē, tas bija Franci. Zvanīja no Vīnas Šēdras jaunkundze. Es pierakstīju visu numuru. Es zinu numuru. Apmēram pēc mēneša es atgriezīšos. Kopā ar dažiem draugiem. Labdien! Sakojiet, lūdzu man. Jūs varat uzgaidīt šeit. Esmu kapteinis von Krapšs, jūs? Marija Raimere. Priecājos. Jūsu pienākums šeit būs. Jūs taču varēsiet tos paturēt prātā. Jums ir jāpārģērties, pirms jūs tiekaties ar bērniem. Bet man nekā cita nav. Kad mēs iestājāmies klosterī, visus mūsu tēvs atdot nabaga. Un kā tad šīs? Šīs nabaga nepieņēma. Es būtu savušos jaunu klētu, bet nepabūtu. Es gādāšu, lai mums būtu no kā. Iespējams jau šodien pat. Un tad, Marijas jaukums. Es nezinu, ko abatis jums teikusi, bet... Neko lielu. Jūs būsiet jau 12. gubernanta maniem bērniem kopš mātes nāves. Iepriekšējā izturēja tikai 2 stundas. Kas vainas bērniem? Bērniem nav nekādas vainas. Vai ar guvernantēs viņas nespēj izturēt disciplīnu, bez kuras šajā mājā nav iedomājama kārtība. Jums skaidrs? Jā. Katrs rīts jums sāksies ar mācībām. Pēcpusdienā soļošana pagalmā. Gulējiet stingri pēc režīma. Pirmais likums šajā mājā ir disciplīna. Jums skaidrs? Ir jūsu jaunā guvernanta Marijas jaukundze. Pēc manas signāla jūs varat solis uz priekšu un sakat savu vārdu. Un jūs jaunums uzmanīgi klausieties un iegaumiet signālu, lai vēlāk varētu sasaukt. Līza! Frīderiks! Luīze! Brīdī! Kurt! Marta! Un tā ir Grēta. Un tagad jūs jaukums. Nē, kapteini, es saukšu viņus vārdos. Viņiem ir tik skaisti vārdi. Jaukums. Šī ir liela māja, arī tās apkārt. Un es neļaušu šeit liekt. Ņemiet šo un mācieties svilpt. Un, kad es vēlēšos redzēt jūs dzirdēsiet šo. Es atvainojos, kapteini, bet es nevaru atsaukties uz svilpību. Var svilpt suņiem, bet ne bērniem. Un nekādā gadījumā man. Tas ir pazeminoši. Šis
Šis ir mans virsulēns Francis, un šīs saimniecības vadītājs Šmita Jaunkungs. Jaunā guvernanta Marijas Jaunkungs. Šmita Jaunkungs, lūdzu, pārliecinieties, vai istaba ir sagatavota. Labi, ser. Tagad es jūs atstāšu vienu ar bērniem. Jūs esat viņa guvernanta. Es atvainojos, kapteini. Jūs nepateicāt, ar kādu signālu man saukt jūs? Sauciet man par kapteini. Pateicos, kapteini. Un šo man vairs nevajadzēs. Brīvi! Tagad, kad esam vieni, pasakiet vēlreiz, kā jūs sauc un cik jums gadu? Es esmu Līza. Man ir 16 gadu un man nevajag guvernantes. Labi, ka tu to pateici, Līza. Būsim vienkārši draudzenes. Man sauc Fredriks, man ir 14 gadi, un es esmu neciešams. Kas tev to teica? Džosvīns Jaunkungs, 4. guvernanta no beigām. Esmu Brīvi. Tu nepateici, cik tev gadu? Un Līza. Es esmu Brīvi. Tā ir Luīza, un viņai ir 13 gadi. Nu, jūs jau sapratāt. Man ir 10 gadi, un jums mugurā ir viss neglītākā kleja, kādu es jebkad esmu redzējusi. Bernātā. Kāpēc? Vai tu neredzi, ka kāda briesmīga? Protams, bet Hēlas Jankucē bija vēl briesmīgāk. Un es esmu kurds, man ir 11. Gandrīz. Tas ir skaists vecums, gandrīz 11. Es esmu Marta. Otrdien man paliek 7 gadi, un es ļoti vēlos saņemt rozā saules saru. Man arī ļoti patīk rozā krāsa. Tu esi Grētele, tev ir 5 gadi. Pavisam liela jaunkundze. Man jums jāatklāj kāds noslēpums. Es vēl nekad neesmu bijusi guvernante. Ar ko lai iesākt? Tātad jūs nezināt, kas jums ir jādara? Nē. Vislabākais ar to sākt, pateikt tēti, tā nav jūsu darīšana, kapteini. Un nekādā gadījumā uz pusdienām nenāciet klājus. Supas trebiecis skaļībā. Un pie 10 galvu viespuši te tišņauku deguni. Neticiet nevienam viņu vārdam, Marijas Jaunkungs. Pēc nē. Jūs man patīkat. Bet kas tas tāds? Mana ģitāra. Pēc. Lai mēs visi varētu kopā dziedāt. Es nedziedu. Kā jūs nedziedat? Kādas dziesmas jūs zinat? Mēs nezinām vienu. Nevienu? Nē. Nu, labi. Es domāju, ka mums tūlīt pat ir jāsāk. Es mācīšos dziedāt. Mēs sāksim no visa nogala, ja sapnis labs, viss ir labs, ja
Līdzi, tu taču zini, ka mēs nevaram tik vēl satikties. Un tāpēc, ka tavs tēvs ir mājās. Kā tu to zini? Beidz, es tik daudz ko zinu. Cik tu esi burvīgs? Nē, maz. Nu, esi gan. Es domāju, tu zināji, pirms dažām dienām tieši šajā pašā laikā atnesi telegramu. Jā, taču katru gadu šajā laikā viņš saņem dzimšanas apsveikumu no savas mammas. Bet zini, vai es varu atnākt arī rīt? Nu, varbūt arī rīt būs jāpiegādā kāda telegrama. Un es to atnesīšu pats. Tiešām, tā būs. Dārgāties, es gribētu pateikt, ko es jūtu. Bet, diemžēl, telegrams ir pārāk dārgs. Tavs Rauls. Tavs. Un no sirds. No sirds. Un zini ko? Arī mīlošais. Bet vai man gaidīt atbildi? Dārgais Raul. Punkts. Ak, neliec punktu. Tava Līza. Ja mums ir jāgaida, ka tu atkal nesīs tēvam telegramu, kād es tevi redzēšu? Jāpadomā. Es tik varu kļūdīties un atnest telegramu viņam šeit. Viņš ir no Austrijas, bet... Nē, viņš tik ir no Austrijas. Viņš ir no Berlīnas, bet pat labāk dzīvo šeit Austrijā. Bet tu nesi savam tēvam. Kāpēc nē? Nu, tavs tēvs ir tāds vācietis. Mēs esam austrieši. Jā, bet ir cilvēki, kas domā, ka mums ir jābūt vāciešiem, un viņi necieš tos, kas domā citādi. Un tu neuztraucies. Kādēļ, lai mans tēvs varētu iegūties nepatikšanās? Manam tēvam ir negaļa. Ne jau par tavu tēvu, bet gan par viņam meitu, es uztraucos. Par mani? Kāpēc? Tu esi tāds bērns. Kāds vairs bērns? Man jau ir 16 gadu. Gribas jau brīvi
Bet tie taču ir bērni. Kopš nodeva kapteina sieva, viņa mājās ir runkas disciplīna. Svilpas, komanda. Nav vairs ne smieklu un mūzikas. Tas nav pareizi. Es ceru, jums patīk jūsu istaba. Jā, pateicos. Rīt jums būs jauni aizskari. Šie paši ir labi. Būs jauni. Es atvainojos, kapteinis brauc prom uz ilgu laiku. Nē, tomēr viņš atbrauc mājās katreiz, kad ir vajadzīga jauna guvernanta. Dažreiz izdomāju, ka bērni tiešām atbrīvos no guvernantas, lai redzētu savu tēvu. To jūs lieciet prom. Šeit nedrīkst spēlēt. Kāpēc nē? Kapteinis negrib mūziku šeit. Viņš negrib mūziku? Agrāk viņš mīlēja mūziku. Šeit bija brīnišķīgi vakari. Viņa sieva dziedāja, un viņš spēlēja violu un ģitāru. Bet tagad viss ir citādi. Dzīvot bez mūzikas. Tā viņš dara pāri sev un arī saviem bērniem. Neapspriedīsim to. Kapteinis drīz precēsies. Tas mainīs visu. Bērniem atkal būs māte. Būs lietus. Labāk aizgriet savu logu. Ar labu nakti. Mīļais Dievs, tagad es saprotu, ar kādu uzdevumu tu man šeit esi sūtījis. Lai palīdzētu bērniem iemīlēt savu jauno māmu, lai viņi nekad no šejienes neaiziet. Mīļais Dievs, svētī kapteini, svētī Līzu un Fridriku, svētī Luīzu, Rigi, mazo Grēteli. Es aizmirsu Lupsēnu, kāds bija viņa vārds. Dievs svētī viņu. Mīļais Dievs, un tagad ar Līzu, dari tā, lai mēs būtu draudzenes, un viņa spētu man uzticēties. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā Āmen. Jūs taču neteiksiet tēvam. Es biju ārā pastaigāties, un kāds aizvērs durvis ātrāk nekā parastu. Es negribēju nevienu mūdināt. Un es ieraudzīju, ka jūsu logs ir vaļā, un jūs taču neteiksiet tēvam. Kāds šeit uzrāpēs? Mēs teikti pa laikam rāpāmies, ka gribējām izspēlēt joks ar guvernantiem. Luīzi uzrāpās, kur tad vārdi ir otrā. Luīzi, vai tu pastaigājies viena? Nē, nezinu. Zini, ja mēs tūlīt pat izmazgāsim tavas drēbes, no rīta to neviens nepamanīs. Tad tas paliks tikai starp mums. Iemēdz drēbes vanā un tūlīt nāc atpakaļ. Mums jāpanājas. Ziniet, es jums teicu, ka man nevajag guvernantas. Taču man tomēr vajag. Grēteli, tu nobijies! Nāc šigu pie manas gultā! Meiteni, šigu pie manas gultā! Jā, tagad tikai atliek gaidīt zēnus! Zēnus mēs neredzēsim. Viņi mums ir drosmīgi. Tu domā? Paskatīsimies. Zēni, jūs taču nenobijāties no negaisa. Nē, taču mēs domājam, ka jums ir vajag. Ak tā, paldies par uzmanību, Fridriks. Man ar to nav nekādas sakara. To visu kurds. Ak, kurds. Jā, tā viņu sauc. Mīļais Dievs, sveitī kurdu. Vai jums nav bail? Kad es jūtos nobijusies, es cenšos atcerēties kaut ko labu. Kaut ko labu? Piemēram, narcises, zaļas ļavas, zvaigžņotās debesis, rožu ziedas ar lietus lāsēm. Rozes un lietus un kraķēna aste, seldītas lentītes, vekšu kaste, dāvana darbības krāsēnības dūs, asmetās lietas un vienmēras sirds. Mīlīgais ponīs un ābola
draugi. Skaties, kur pāris tiekas zaļšais, kad vērš izskrētam cauri, tas kustas līdzīgi nemierīgai jūrai. Man šeit ļoti patīk. Maksas nevar beigt runāt par telefonu. Es saprotu, viņš izmisīgi meklē festivālu dalībniekus. Franci, vai Detvēler kungs vispār zina, ka mēs darām kafiju šeit? Jā, ser. Detvēler kungs vēl ir pie telefona. Paldies, Franci. Tu teici, ka tev šeit patīk? Jā, bet mums būtu kāds laiks jāpabūt Vīnē. Man jāpārvalda ar Heinrichu īpašu. Kad tā? Man likās, ka to tagad ar korporāciju. Tā ir. Esmu tās prezidenta. Tu esi korporācijas prezidenta? Starp citu, kā to Heinricha lietas jau vairākus gadus pirms ir nācis. Es nevaru iedomāties tevi sēžamais rakstātu galvu. Jā, protams, kas valkā ir melnu pusvalku un pīpē lielu cigāru. Franci, vai maksas vēl zvanās? Tikko beigas. Kas par kalni? Kas par smāri? Es atvainojos, ka runāju tik ilgi. Nu, Makse, kaut cik veicās? Kā jums patīk? Labākais soprāns pasaulē, lielākais jauktais koris Eiropā un lieliskākais ansamblis Austrijā. Maks, tas ir kaut kas tāds, ko es gribētu dzirdēt. Es redzu. Un tagad man vajag atrast vienu paso profundo. Maks, tu jau zini, ka tev vienmēr ir dot sevi kaut lielisku festivālu koncertu. Un kāpēc? Tāpēc, ka mans moto ir, ja baidies, tad nevajag sākt. Tāpēc es zvanu uz Romu, Parīzi, Londonu. Nav jau ar telefonu. Nu, kur cik tad es būtu to varējis atļauties? Kāpēc tad es esmu šeit? Man jau šķita, ka man izdēja. Nu, protams, ka tevis dēļ. Tu taču dzīvo kā karalis. Un vispār tev ir brīnišķīgs pagrabs. Maks. Ko? Man patīk bagāti cilvēki. Man patīk viņu dzīvesveids. Nekad es esmu kopā ar viņiem. Arī es varu dzīvot, kā man patīk. Un runājot kā valdības ierēdnis. Georgi, šeit domāju katedrāli. Jā, tas ir mūsu klosters. Vai viņiem ir kors vai ansamblis? Jā, un zini, tas ir brīnišķīgs. Labi. Tuvāko dienu laikā es noklausīšos visus šeit kors, ansamblis un kvartets. Šeit būs tikai ēdienreizes? Jā. Es tikpat mazā pilsētiņā 1930. gadā atklāju spēlētā Ignātija zēnu kori. Viņi uzvarēja festivālā, kļuva ļoti slaveni. Tagad dzīvo Amerikā. Georgi, noteikti mēs rīkot vakarības par godīgu tāpēc. Jāienos būt bagātas. Es nezinu, ko lai ielikt. Šodien nevar pateikt, ko brauc uz ienaidnieks. Georgi, nav īstais laiks meklēt ienaidniekus. Meklēsim draugus. Es nevaru saprast, kur palikuši mani bērni. Tu uztraucies par viņiem? Jā, viņiem vajadzēja būt šeit, lai sagaidītu tevi. Tici man, tas nav speciāli. Atvainojies, mēģināšu viņus atrast. Elza? Vai tu runāji? Jā, viņš tevi precēs. Nu jā, protams, mēs runājām, bet neko konkrētu. Kaut kas viņu kavēja izlemt. Un tu nezini, kas tas ir. Nekādu ziņu par bērniem. Ko tev vajag? Kas jūs esat? Man ir telegrama Detvēlerkungam. Es esmu Detvēlerkungs. Jā, šī būs visu. Telegrama ir nodota. Tagad neiet. Atvainojiet. Georgi, bet šo tikai zēns. Un es esmu austrietis. Un es nevēlos pamēt daudzumā. Georgi, kāpēc tu neskaties uz lietām tāpat kā es? Kam jānotiek, tas notiks. Taču galvenais, lai tas nenotiek ar tevi. Maksi, tev nav politiskas pārliecības.
Es vēl sāku tevi necienīt. Diemžēl tu to nevarēsi viss. Tāpēc, ka esmu izskatīgs, piemīlīgs un jauks. Deputāte kungs, jums vārdā Jā. es jau dodos. Jā, kungs. Meiteņu kleitiņas, justīņas logas, mežmalā visbūles, puķes un nogas, saule, kas dāvinot siltumu mīdz. Kapteiz, jūs mājās! Ierindā. Nomazgāties un atgriezties taisnē. Tūlīt! Jaunkungs, no kurienes viņiem šī apģērba? No aizkrietnes brīvā istabā. Tie vēl bija pietiekami labi. Jūs gribat teikt, ka visi kaimiņi redzēja manus bērnus šajās skrandās? Jā, un neviens par viņiem pasmaidīja. Es nebrīnos. Mani bērni vienmēr lepni nesā manu vārdu. Bet viņi to nevarēja kaptēt. Viņi jutās nelaimīgi. Es nevēlos dzirdēt jūsu spriedumus par maniem bērniem. Bet no kāda jums tas ir jādzird? Jūs neko nezināt par viņiem. Es teicu, ka nevēlos klausīties. Sāksim ar Līzu. Viņa vairs nav bērns. Jūs kādu vienu pamodīsieties, un viņu vairs nepazīsiet. Un Līdrīgs, viņam esat jūs vajadzīgs. Neizstāstiet man par manu tēvu. Un Brigita, viņa visu redz, viņa varētu jums tik daudz ko pastāstīt. Un Furts, viņš izliekas as, lai neizrādītu, ka viņam sāp, ka jūs viņu atstūdīt. Es vēl neesmu beigusi. Luīza, viņai ir vajadzīga jūsu uzticēšanās. Un Marta, un mazā Greitela, viņām ir vajadzīga jūsu mīlestība. Kāpēc viņiem visiem ir vajadzīga jūsu mīlestība? Pieskat! Tagad jūs tūlīt pats sakravāsiet savas mātes un pazudīsiet no šejienes. Atvainojos, man nevajadzēja jūs to teikt šādā veidā. Kad jūs būsiet no šejienes aizgājusi, kas tur dzied? Jūs bērns. Mani bērni dzied? Es vēlējos, lai viņi dziedātu Bagdasē Šrēderē, kad viņa atbrauks. Lai dzirdēt. Iedomājies. Jā, tu man nepēc, ka jums jauki bērni. Bērni, parādiet Šrēders jaunkucē dārzu. Jā, parādiet man dārzu. Es gribu darīt visu kopā ar jums. Es vēl nezinu jūsu vārdus, bet tam man daudz laika. Bērni, atkal ciet. Marija, jums bija taisnība. Es nepazinu pats savus bērnus. Vēl nekas nav zaudēts, kapteiņ. Es tikai vēlējos, lai viņi mums būtu tuvu. Kad es aiziešu. Nē, es vēlos, lai jūs paliktu. Viņi var kā palīdzēt. Jūs jau esat palīdzējuši. Manās mājas atkal skan mūzika. Es to biju pavisam aizmirst. Un, ziniet, es domāju, ka šī man vairs nebūs vajadzīga. Francija! Klausos, saka. Gadā, lai es to vairs neredzētu. Labi, saka. Un Marija, neaizmirstiet par šo, par Paulu. Es atnācu jums pateikties. Georgs šķita aizkustināts. Jā, viņš bija priecīgs. Viņš teica, lai es palieku ar bērniem. Jūs paliekat? Jā, līdz septembrim. Līdz
Līdz septembrim? Tad es atgriezīšos klosterī. Klosterī. Es būšu mūķene. Cik jauki. Kad atgriezīsieties klosterī, domāju par mums. Es aizlūkšu par jums.
Tas bija jāneprāt. Jūs uz sevi pavisam sardzē. Es neesmu pieradusi dejot. Sveiks, onkul Maks, mums ir svinības! Jā, pasatēl, ka tās būs izdevušās. Es esmu ieradies. Marijas Jokins, jūs šovakar vakariņosiet kopā ar mums. Nē, es nevaru. Tas jau ir izlēmts. Un, Marija, uzvelciet to kleitu, kur jums bija vakar, kad mēs visi kopā dziedājām. Tā bija burvīga, tāda mīļa un gaiša. Es esmu gatavs vērstam. Lūdzu, palīdziet. Vai
Arī tev ir jāatgriežas. Tas, ka tu mīli šo cilvēku, nenozīmē, ka tu mazāk mīli Dievu. Kā lai es to izdaru? Lūk tā. Arī tev ir tur jāatgriežas. Esi laimīgi, mans bērns. Pietiks. Tagad mēs dziedāsim. Iedomājieties, ka jūs stāvat milzīgā koncerta zālē. Kādā koncerta zālē? Pieņemsim, ka Kaltvargas koncerta zālē. Sāksim. Uz 3 un... Man sāp iekstīši. Nu, kas tad tev tad pirkstīm atkal lekcijas? Nu, redz, tagad tev nesāpēs. Tagad tu atkal vari dziedāt tālāci maksim, kā to dziedāji vakar. Pamēģināsim vēlreiz. 3 un 4. Mums vajag Marijas jaukums. Mums nevajag Marijas jaukums. Jūs varat dziedāt tikpat labi ar mani. Nu, ko jūs vēlētos nodziedāt? Marijas jaukums vienmēr sāk ar... Mēs nepieminēsim Marijas jaukundzi. Vecmāte,
pastaigāties. Ideāli. Vai mums ir kāda automašīna? Protams. Nu, ko jūs vēlētos nodziedāt? Do ir do, kas vienmēr dod, reku saule pamalē. Nē. To ne. Luīs, panāc mums šo. Vai tik tu neesi izspēlējis kādu no sviem jokiem ar Marīsu? Nē, tēt. Tikai tos, kur viņai par kuriem viņas smējās. Tātad tu neesi likus krupļus viņas kopā? Nē, tēt. Nu labi. Bet kaut kam taču bija jānotiek. Viņa no mums aizgāja pat neatgriezīsies. Vai Marīša jau būtu atgriezīsies? Nē, viņa. Es nedomāju visu. Bet viņa bija vislabākā guvernanta, kas mums jebkad ir bijusi. Ziniet ko? Jums vairāk nebūs gubernators. Patiešām, tēt? Es neesmu pārliecināts, ka tas ir labi. Jums būs jauna mamma. Jauna māte? Šeit ir jauna kundze. Jā, tas tika izlemts vakar. Kad Marijas Jākundze gribēja justies labāk, viņa dziedāja. Rozes un lietus un kaķēna aste, siltītas lentītes, konfekšu kaste, zālāta papīri krāsainie mīts. Tās ir tās lietas, ko viņš... Marija! 12 bērni! Esmu tik priecīgi jums atkal satikt. Man tūlīt pat jāatrod jūs tēvs. Es viņu sameklēšu. Es iešu tev līdzi. Gretel, kā klājas tavam pirkstiņām? Jūs atceraties. Līza, viss kārtībā? Jā, viss kārtībā. Vai pēdējā laikā daudz telegrammu? Nē, jā. Pēc galvenais ir tas, ka tēvs precēsies. Precēsies. Ar baronesu Šrēderi. Jūs esat pārliecināti? Viņš pats mums to tikko pateica. Mēs viņu atradām. Līza, Luīs, priekš puikas. jūs esat atgriezusies. Jā, kapteinis. Kāpēc jūs aizgājāt? Nejautājiet, šā vai tā iemesla, tā vairs nav. Vai, Georgi, neteici, ka Marijas Jākundze atgriezusies? Kapteini, bērni rīt varēs nemācīties un braukt ceļos? Jā, es neietos. Viņi būs priecīgi. Vai atļausiet man jūs sveikt? Šreiders Jākundze, kapteini, bērni teica, ka jūs precēsieties. Tā? Baidos, ka bērni kļūdījās. Jā, es jūtu, ka man jāsāk runāt somas, jo es atgriezīšos viņai. Man plāni mainījušies. Ko tu to saki? Ja tu tā jūti, tad tev tas ir jādara. Es pateikšu Francim, lai viņš tagad vēl. Nē. Visu labi, Elsa. Es atvainojos, ka pateicu to tādu, ko nevajadzētu teikt. Jā, bet pateicāt to īstajā laikā. Bērni teica, ka jūs precēsieties ar baronesu Šreideri. Mēs nolēmām, ka par šo ceļu neiet. Māte teica, ja Dievs aizver durvis. Es zinu, viņš atver logu. Marija, kas lika jums atgriezties? Māte teica, ka katram pašam savs ceļš jāmeklē dzīvē. Tieši, kad mēs to atrodam, mēs nezinām, ka šis ir īstais. Ir vajadzīga liela drosme, lai uzticētos savām jūtām. Sākumā jā, bet tad kādu dienu vai nakti, tad pēkšņi viss kļūst skaidrs. Jā. Marija, jau vairākas nedēļas es spēju domāt tikai par jums. Jūs esat pilnībā mainījuši man dzīvi. Man teikt, ka es jūtos tāpat? Marija, vai jūs būtu vienmēr gatavi būt kopā ar mani? Tas ir mans lielākais sapnis. Tad sāksim īstenot šo sapni. Vai ir kāds man lūgt tavu roku? Kāpēc mums to nepajautāt bērniem?
Skatieties! Kalnsbergas festivāls 1938. Šeit ir arī jūsu vārdi. Līza, Frīderiks, Luīza, Brigita, Kurts, Marta un Grētele. Kāpēc Selžus pēdējā? Tāpēc, ka tu mums esi galvenā. Līza, es paļaujos uz tevi. Tad parīt 11:00 visam ir jābūt gatavām. Bet vēl ar kungs, kas man nepalīdzētu, ir atnācis kāds kungs, un tiek zināt, kāpēc mēs neesam izdevuši no karogu. Hei! Es mēģināju paskaidrot. Netrokšņot! Kur ir kapteinis von Traps? Kas tad to var zināt? Cik es sapratu, viņš ir devies medus mēnesī. Nav laika jokiem. Ir jau 3 dienas, kopš Austrija pievienot Vācijai, kur šī ir vienīgā māja visā provincē, virs kuras neplīvo 3. Reicha karogs. Tas ir tas, ar ko melno zirni nekot? Brīdīte! Jūs uztiksties šajā mājā tā runāt. Kas jūs esat? Es esmu Maksimiliāns Detvēlers, kultūras un izglītības ministrijas 1. sekretārs. Tas bija vecās valdības laikos. Vecās valdības laikos es biju 3. sekretārs, nu es esmu 1. Lieliski. Tad arī jūs pavēlēsiet kapteinim izkārt karogu. Kapteinis man Traps neļāva. Es gribēju teikt, man ir jādara tikai tas, ko pavēlējas kapteinis man Traps. Klusu! Jūs darīsiet to, ko pavēlēsim mēs, un arī kapteinis savu piekritīs. Hei! Čau! Šajās dienās visi ir dusmīgi. Tā ir tēva bagāža. Jā, viņi ir atgriezuši. Bērni, jūs mums tik ļoti pietrūkāt. Kas ir pietrūks vairāk? Jūsu dziedāšana. Maksī, tas ir labi, ka tu esi šeit. Es daudz ko vēlos uzzināt. Jūs atbraucāt tieši laikā, lai redzētu, kā mēs dziedāsim. Šo piektdienu, Kalnsbergas festivālā. Maksī, tas ir tavs pirks. Dāvanas! Jā, es tieši gribēju par tevi runāt par šo. Vai tad tā? Jā, nu, Georgi, man vispār izdevās iekļaut festivālu programmā. Festivāla komisija bija sajūsmā par viņiem. Iedomājies 7 vienas ģimenes dziedoši bērni. Bet ne manas ģimenes bērni. Bet tā būs festivāla sensācija. Nē, tik labus vārdus es vēl nekad nevienu par vienu mākslinieku nebiju dzirdējis. Un ko viņi teica? Wow. Tur ir iespējami Georgi pat nākotnē. Par to nevar būt nerunas, Maksi. Georgi, Ja tas sagādā cilvēkiem prieku. sabrauc klausītāji no visas pasaules. Es tam nepiekritīšu. Georgi, veici! Austrijas dēļ! Austrijas vairs nav, Maksi. Nu, pievienošana notika bez asins izliešanas. Pusi vismaz par to pateica. Pateicīgi par pievienošanu. Marija, tev jāliek Georgam domāt, ka ir vajadzīgs kompromiss. Nē, Maks, Tas slikti beigsies, tev tas ir jādara. es nevaru viņam to prasīt. Labi, tad es runāšu pats. Kapteinim telegramma. Rolf, sveiks! Rolf, man prieks tev beidzot satikt. Man ir telegramma kapteinim von Trapam. Tu vari droši dot man. Es aiznesīšu. Man ir pavēle to nodot tieši viņam rokā. Nu, man jau svarīgs. Man ir pavēle! Muļķi, viņi ir precējušies. Frans. Šī te jānodot tieši kapteinim rokās. Arī Francis? Jā, arī Francis un arī es.
plašajā Honnebergā, protams, izņemot vērā no kapteiņa von Trapu, bet ja viņš vēlēs savu labu, arī viņš nostāsies pareizajā pusē. Nerunā tā! Un ja viņš to nedarīs, tad viņam ir labāk aizbraukt no šīs valsts. Raudi, cik tu gribi, bet atceries, ko es teicu, pirms nav par vēlu. Līza neraudi. Kā viņš uzdrošinājās runāt tādā tonī? Iespējams, viņš nedraudēja tēvam. Iespējams, viņš tikai tēvu vīgināja. Es nebiju domājis, ka izvēles brīdis pienāks tik drīz. Pēdējiem piedāvā man iestāties 3. Reicha kara flotē. Es piekritīšu visam, ko tu teiksi. Paldies tev. Es zinu, ko es darīšu. Es atteikšos. Protams. Mums ir jābrauc prom no Austrijas. Tev jābrauc prom jau šogad. Es nekur nebraucu bez tevis un bērniem. Un mēs nevaram paspēt sakravāt plāns nekā. Mums ir jāizstrādā plāns. Kapteini, 3. Reicha admirāļa Šrēber vārdā jūs vēlas redzēt cilvēkus. Sūti viņu iekšā. Es sameklēšu bērnus. Kas noticis? Kāpēc viss pagams pilns ar alpu strādniekiem? Celērkungs. Šeit mēs varēsim parunāt. Es domāju, jūs esat pazīstams ar developumu. Mēs pirms 3 dienām aizsūtījām jums telegrammu. Es biju izbraucis un to saņēmu tikai tagad. Kā jau teicu, tev es mācīsies. Jums tiek piedāvāts ļoti augsts postenis mūsu kara flotē, tā kā telegrammai nesakoja atbildi. Vīrspavēlniecība man ir personiski aizsūtīja jums pakaļ. Es saprotu, kāds gods man tiek izrādīts, bet es neesmu paspējis vēl to apsvērt. Jums nekavējoties jādodas Bremershāfenas kara bāzi. Tūlīt pat Georga bīstos, ka tas nebūs iespējams. Celērkungs, iepazīstieties, mana sieva baronese von Trapp. Celērkungs, mums visiem piekdienas vakarā jādzied Karlsbergas festivālā. Dziedošā von Trapp ģimene, tev programma. To rīko Izglītības un kultūras ministrija. Dienas vakarā. Tas tā varētu būt. Jums nekavējoties jādodas uz Bremershāfenas kara bāzi pēc koncerta. Bet šeit ir minēts tikai bērnu vārdi. Šeit ir minēta dziedošā von Trapp ģimene, un es esmu tās galva. Grūti ticēt, ka jūs dziedāsiet. Ticēt vai neticēt, tā ir jūsu darīšana, Celērkungs. Nu labi. Kas ir tas, ko jūs dziedāsiet? Jums ir visas iespējas atnākt un paklausīties. Labi. Tā es arī darīšu. Heil! Iekārtoties koncertam. Man vēl jāizķem eubusus.
Paldies, dāmas un kungi. Paldies. Mūsu festivāls tuvojas noslēgumam. Un cienījamā Von Trapa ģimene varētu atkārtot savu priekšnesumu, jo ilgu laiku nebūs iespējams jums vairs dzirdēt. Nu pat es saņēmu ziņu, ka kapteinim Von Trapam būs jādodas pildīt savu pienākumi Trešā Reiha kara jūras flotē. Tāpēc jūs varētu atkārtot savu priekšnesumu. Un vēlreiz, Von Trapa ģimene! cienījamās žūrijas lēmumu. Sāksim ar trešo vietu. Trešā vieta. Hervegenes dziedāšanas biedrības duetām ar aplausiem! Otrā vieta piešķirta Šveigeres jaunkundzei, Svētās Agates baznīcas kora pirmajai solistei. Un pirmā vieta. Festivāla augstākā balva pienākas Von Trapu ģimenei! Von Trapu ģimenei! Von Trapu ģimenei!
Nāciet šurp. Slēpieties tur. Palikušas tikai 5 krāpes neplānotas. Nu vairs nebūs ilgi. Mēs atvainojamies, Mārka, iejaucām klosteri tādās nepatikšanās. Vai tu šis nav dievenās? Ir mīlīt, ir. Jums visiem jābūt ļoti klusiem. Mēs tūlīt atgriezīsimies. Dievs būs ar jums. Mēs varēsim iet mājās. Nē, mīlīgs, nedomāj visu. Mums priekšē tāls ceļš. Līza, mums labi, ja mēs visi turēsimies kopā. Viņi ir prom. Es automašīnu paslēpu citu mežā. Mēs stulīt dosimies prom. Autobils nederēs. Uz ceļa ir atstāta sargi. Es noklausījos viņu sarunas. Visi ceļi ir bloķēti, robežas tiek slēgtas. Georgi, es pazīstu šos kalnus tāpat kā dārzu. Un tu arī, ja mēs tiksim pāri kalniem, mēs būsim Šveicē. Ja jūs iesiet ar prieku un jūs vadīs miers, kalni un pakalni priekšā sāks dziedāt.